Man vienmēr neveikli sākt video, jo man nav jāuzsmas, ko teikt, un tas ir neveikli. Čau! Ko tu smažo mans matus? Mēs izdomājam to, ka mums patīk mūsu sodīt, tāpēc mēs izdomājam apmainīties viena otra ar telefoniem uz kādām 10-15 minūtēm, un tad mums būs kontrole par kādas citas telefonu. Mēs varēsim rakstīt, ko gribam, un sabojāt viņu dzīvi, kādā veidā mēs vēlamies. Ko jūs darat? Ko jūs darat? Lota, dodu tev labās rokās. Laura, es nezinu, ko es darīšu, bet Kā var runāt? Un let the Hunger Games begin. Kas ir atpūta 9C? Tā ir tava grupa? Klases? Ak, Dievs, viņi man tā jau iemīst. Ak, vai, ak, Dievs. Un, Lota, es tavā klases čatā ierakstīju, kāpēc mana naba smaržo pēc marinātiem gurķiem? Viņiem būs tāds, ak, Dievs, kas tur gudram, wow. Es turpināšu ar Evelīnas Rimī tēmu. Līdz ar to man te ir vairākas bildes, kas varētu ielikt. Starp citu, pagājušajā video Lota publicēja Evelīnas profilā to, ka viņa strādā Rimītu, kuras tas. Es piedāvāju izdomāt klasisko deju, reāli besī hip-hops. #ballet forever. Tātad es publicēšu Evelīnas Instagramā, jūs redzat, labi, jūs neredzat, bet atsīvot bildi ar 11. klasi, un es uzrakstīju visiem tie, kas jautā, strādāju Alfas Rimī, gaidīju uz ciemos un sirsniņu. Starp citu, par tavu nabu atbildēja Kristapiņš. Labs jautājums, nebāz savā nabā marinātas gurķi. Es ielikšu Laura šo selfiju un uzrakstīšu, ka tev ir pumpa, bet gribi to piesekt. Tomēr gribi izskatīties skaisti. Tas ir tik neglīts selfijas. Es ielikšu šādu bildi, un es uzrakstīju, es darbā, jau pirmie apmeklētāji. Es Miķelim uzrakstīju, esmu slikti uzvedusies, tev man jāsver, esmu bijis neķītra meita. Ak, Dievs! Rokas. Dievs, ļaujas! Viņa manā deju grupā uzrakstīja, ka es negribu vairs dejot hip-hopu. Klasiskā deja only. Ko? Tu nesaproti. Tas ir visas mans draudzens. Tev ir problēmas ar... Tev klases čatā par marinātiem gurķiem atbildēja, jo tu sēdēji uz nemazgāta pimpja. Un es viņu nesaprotu, ka šitas tiks publicēts YouTube. Un tu raksti Annai. Anna! Es tagad sūtīšu Annai, lai tos pēdējais video sūts. Tevis dēļ labāk privatizē saule. Es tam citu, sorry, Anna, es neatceros, kas tev pēdējais video, tas ir joks. Man devi labu ideju. Tu vai nē? Es aizsūtīju kaut kādam, es nezinu, kas tas ir, bet es aizsūtīju šādu bildi un uzrakstīju patīk. Es uzrakstīju Marakam Stīvijam, man nav jāuzsaka, kas tas ir. Es šodien par tevi sapņoju, pat kauns teikt, kas tur notika, hihi, bet gribētu to īstenot. Ko tu sūti? Pupi. Starp citu, es tam Marakam, kad viņš atbildēja, ok, es uzrakstīju tev virsū bija pilnīgi nekas, neskaitot puķu kroni. Es uzrakstīju tavā deju grupā, jūs visi nemākat dejot. Atrakstīju patīk, patīk. Opa. Norč, what the heck you doing? Tad es ieliku Snapchatā Evelīnas My Story, man smid kāja help. Un arī smuka selfie. Kur izstāsta, ka viņa grib kaut ko. Draudzene atsūtīja tos, ko es aizsūtīju, jūs visi nemākat dejot, un kāpēc man neuzsvaržo pēc man ar tiem gurķīšiem screenshots atbild? Un tu ieliki dejošanas grupā? Jā, Es vispār nekad nerakstu. Ak, Dievs. Dievs, kā es varēšu tam... Kā es varēšu tam piekrist? Es ļoti atvainojos. Dejošana traustu. Mareks Stīvijs atbildēja, Mareks, ar tevi grib darīt lietas. Laura, tu piedod, man tev tas visam pateikt, ka tu to nežam izdarīji, es izēju no grupas. Viņi izgāda mans dejošanas grupas. You left, lai visi domā, Tā kā visi tagad domās, ka es pametu savu dejošanu. Tā kā visi domās, ka tu apvainojies. Ok, mēs beidzam. Man tagad būs jāraksta 101 cilvēkam paskaidrot. Tas bija joks. Pag mums teikt, vajag aiziet uz vietējo Rimi uz 11. klasi gadījumā, kāds tur gāja. Sarunājumi vairs nekad šito neatkārto? Jā, nekad, never, ever. Nekad. Es tagad mēģinu savā deju grupā, es saku, tas bija joks, jūs visi perfekti dejojat, man skauž, ka nebija tur, tāpēc, ka viņiem vakar bija koncerts, un es nebiju, tāpēc, ka man kāja ir... Timbā. Un es uzrakstīju, ka viņi visi man dejot. Labi, paldies par skatīšanos, ja jums patīk, kā mēs sevi mokam skatījuma dēļ, tad spiežat like. Norč paprasīja, kāpēc skrīnu, un atbildēja. Lai, kad mums būs 1 gads, es tev uztaisītu grāmatiņu no mūsu saraksta. Es
Lai. Labi, un tā,